Artis Pabriks un Einars Repše. Raksts tapis sadarbībā ar Latvijas nākotnes fórums un Ziemeļeiropas politikas centrs. Par drošības situāciju pasaulē un mūsu neatliekamajiem uzdevumiem. Šī gada oktobra vidū kādā drošības politikas konferencē Vācijā bija redzama socioloģiskā aptauja, kas Vācijā identificēja galvenās problēmas, kuras satrauc Vācijas sabiedrību. Visvairāk vāciešus satrauca migrācija, bet otrajā vietā bija karš vai kara iespējamība. Arī Latvijā drošības jautājums, iespējamā agresija no Krievijas un Ukrainas kara iznākums nodarbina ļoti plašus sabiedrības slāņus. Jau vairākus gadus drošība tiek minēta starp galvenajām valdības prioritātēm, tiek nostiprināti nacionālie bruņotie spēki un iekšējā drošība, tiek strādāts pie visaptvarošās valsts aizsardzības sistēmas, kuras mērķis ir maksimāli labi sagatavot Latvijas sabiedrību dažādām krīzēm vai iespējamam karam. Eksperti ir vienisprātis, ka pat Ukrainas uzvaras gadījumā Krievija joprojām būs drauds Latvijas neatkarībai. Vai pie šādiem draudiem ir izdarīts viss iespējamais? Ja nē, tad kas būtu darāms papildus un labāk? Ar kādu palīdzību mēs varam rēķināties sekojot politiskajiem procesiem mūsu sabiedroto valstīs? Ukrainas karš, aizstāvoties pret Krievijas iebrukumu, ilgst jau 1 gadu un 9 mēnešus. Uzsākot šo karu, Krievijas politiskās aprindas pārrēķinājās, uzskatot, ka tas būs zibenskarš. Bija plānots 3 dienu laikā ieņemt Kijevu, mainīt Ukrainas valdību un iegūt kontroli pār šo valsti. Tika uzskatīts, ka rietumvalstis aprobežosies ar diplomātiskiem nosodījumiem. Tās varbūt uz laiku uzliks Krievijai papildus ekonomiskās sankcijas, bet lielos vilcienos Rietumu un Krievijas attiecības atgriezīsies vecajās uz biznesu orientētajās sliedēs. Tomēr Rietumu sabiedrība, Eiropas Savienība, NATO ļoti ātri pārdzīvoja sākotnējo šoku un vienojās par atbalstu Ukrainai. Vienlaikus tās pieņēma lēmumus arī savas drošības papildus stiprināšanai. Šeit jāsaka, ka Eiropas Savienības un NATO valstu atbalsts Ukrainai ir ļoti atšķirīgs. Nosacīti, pēc atbalsta apjoma šīs valstis varētu iedalīt 3 grupās. Pirmajā grupā var izdalīt tādas valstis kā Latvija, Igaunija, Lietuva un Polija. Šīs valstis no pirmās dienas sniedza maksimāli to iespējām atbilstošo militāro un humanitāro palīdzību Ukrainai. Gan valdību, gan plašas sabiedrības aprindās dominēja viedoklis, ka Ukraina cīnās arī par šo valstu drošību un neatkarību. Tika pamatot uzskatīts, ka ja Krievija uzvarēs Ukrainu, tās politiski militārās ambīcijas tālāk apdraudēs šo valstu robežas. Šim uzskatam ir nopietns pamats, ņemot vērā daudzos Krievijas amatpersonu agresīvos izteikumus pēdējo gadu laikā. Jāatceras kaut vai Krievijas ultimatīvie aicinājumi NATO dalībvalstīm izvākt sabiedroto karaspēku no Baltijas, ierobežot Baltijas valstu bruņojumu un samazināt militāro mācību un apjomu skaitu. Ja šādi un citi piedāvājumi tiktu pieņemti, varētu uzskatīt, ka Baltijas valstis ir praktiski demilitarizētas un drošības jautājumos varētu paļauties tikai uz Krievijas žēlsirdību. Par pēdējās eksistenci gan nav nekādu ilūziju. Paralēli militārās un humanitārās palīdzības sniegšanai Ukrainai, Baltijas valstis un Polija intensīvi iestājās par atbalstu Ukrainai visos starptautiskajos formātos, kur tās bija pārstāvētas. Sevišķi šeit jāizceļ NATO, Eiropas Savienība un ANO. Arī divpusējo attiecību ietvaros Latvija un citas augšminētās valstis iestājās par to, ka Ukrainai jāsniedz maksimāla militārā palīdzība, nekavējoties. Vienlaikus tika atbalstīta stingra starptautisko sankciju politika pret Krieviju. Visas augšminētās pirmās grupas valstis jau no pirmās dienas Krievijas uzbrukumu Ukrainai uztvēra kā revanšistisku Krievijas karu un mēģinājumu atjaunot Krievijas impērijas teritorijas. Veiksmes gadījumā tāds karš būtu iznīcinošs šīm valstīm. Pie otrās grupas varētu pieskaitīt tādas valstis kā Amerikas Savienotās valstis, Apvienoto Karalisti, Norvēģiju, Dāniju, Islandi, Somiju, Zviedriju, Čehiju, Nīderlandi, Itāliju, kā arī Vāciju un Franciju. Šī valstu grupa ir samērā daudzveidīga. To vidū ir ASV un Apvienotā Karaliste, kuras sākoties karam nodrošināja vislielāko militāro atbalstu Ukrainai, bez kura Ukrainas armijai būtu bijis grūti noturēties pret Krievijas pārspēku. Līdztekus militāram atbalstam, Apvienotā Karaliste un sevišķi tā laika premjerministrs Boris Džonsons un aizsardzības ministrs Bens Voles sniedza vienu no vislielākajiem politiskajiem atbalstiem Ukrainai, šajā ziņā nostādot tos blakus baltiešu un poļu pārstāvjiem. Politiski līdzīgas pozīcijas, bet ar mazāku militāro atbalstu noturēja Ziemeļvalstis, Čehija un Nīderlande, kā arī Itālija. Bez tam Somija un Zviedrija, sākoties Krievijas uzbrukumam Ukrainai, pieņēma vēsturisko lēmumu pievienoties NATO.
Tādējādi šīs valstis apliecināja, ka līdzīgi baltiešiem un poļiem tās ļoti nopietni uztver Krievijas radītos draudus nacionālajai drošībai un apzinās Ukrainas kara izteikto ietekmi uz nākotnes drošību. Attiecībā uz kādreizējo Eiropas Savienības motoru, Franciju un Vāciju, jāsaka, ka to valdības līdz pat 2022. Gada februārim izrādīja iecietību un samierināšanas politiku attiecībā uz Krieviju, kas izpaudās arī daudzajos telefonu zvanos Kremļa saimniekam un cita starpā, radīja neizpratni virknē sabiedroto valstu. Tomēr pēc kara sākuma abas valstis diezgan aktīvi iekļāvās Ukrainu atbalstošo valstu grupā un sniedza gan humanitāro, gan arī militāro atbalstu Ukrainai. Vācijas gadījumā notika nopietns pavērsiens tās aizsardzības politikā, kurš tika nosaukts par Zeitenwende un paredzēja Vācijai nopietni pievērsties savu bruņoto spēku spēju un nodrošinājumu stiprināšanai. Zeitenwende var patiesi nosaukt par lielāko politisko pavērsienu drošības jautājumos Vācijas sabiedrībā kopš Otrā pasaules kara. Tomēr virkne kritiķu uzskata, ka, lai arī šis vēsturiskais Vācijas drošības politikas pavērsiens tika skaļi deklarēts un jāvērtē visnotaļ pozitīvi, praktiski tā ieviešana norisinās lēni. Arī Vācijas militārais atbalsts Ukrainai var tikt raksturots kā 2 soļi uz priekšu un 1 solis atpakaļ. Proti, Vācijas sabiedrība un mediji kara sākumā veltīja mēnešus neauglīgām diskusijām par to, kurus ieročus drīkstētu un vajadzētu sūtīt Ukrainas armijai un kurus nē. Kuri ieroči ir ar uzbrukošu raksturu, bet kuri ir domāti aizsardzībai. Šo rindu autori līdzīgi kā virkne citu ekspertu uzskata, ka šāda diskusija ir mākslīga, jo ieročus nevar dalīt uzbrukošos un aizsardzības ieročos. Tādēļ šādas diskusijas tikai novilcināja tik ļoti nepieciešamā militārā atbalsta sniegšanu Ukrainai. Kopumā Rietumvalstu un lielas daļas augšminētajā grupā ieskaitīto valstu sabiedriski politisko pozīciju attiecībā uz Ukrainu varētu raksturot kā piesardzīgi atbalstošu, kur attīstījās Ukrainai labvēlīgākā virzienā tikai karam pieņemoties spēkā un pirmās grupas valstīm uz to nemitīgi aicinot. Bieži lēmumi par militārās palīdzības sniegšanu tika pieņemti novēloti vai izpildīti tikai daļēji. Kā iemeslu tam varētu minēt bailes no kara tālākas eskalācijas, kas varētu ieraut karā arī ASV un NATO, kā arī bailes no Krievijas zaudējuma karā un tam sekojošām jukām šajā valstī. Krievijas propaganda veiksmīgi izmantoja šīs bažas Rietumvalstīs un tās pat pastiprināja, draudot gan ar kodolieroču izmantošanu, gan iespējamu militāru konfliktu ar NATO. Vienlaikus kara gaitā bija vērojams, cik veiksmīgi Krievija izmanto visus tās rīcībā esošos resursus, lai ietekmētu rietumu sabiedrību caur sev draudzīgām partijām, ietekmes aģentiem, politiķiem, nevalstisko sektoru un biznesa aprindām. Kopumā var apgalvot, ka Krievijai daļēji izdevās šķelt Rietumvalstu sabiedrisko domu un vājināt politisko lēmumu pieņemšanu attiecībā uz palīdzību Ukrainai. Karam ieejot ilglaicīgā fāzē, arvien vairāk novērojams sabiedriskais nogurums no kara gandrīz visās Rietumvalstīs. Diemžēl pastiprinās arī vēlme meklēt izlīgumu ar Krieviju, pat ja tas nozīmētu Ukrainas atteikšanos no dažām Krievijas okupētajām teritorijām. Viļņas NATO galotņu tikšanās laikā netika pieņemts nekāds lēmums par Ukrainas tālāko nākotni šajā aliansē. Iespējams, ka tāds tiek taupīts 2024. gada Vašingtonas NATO samitam, tomēr riski ir joprojām lieli, ka karam ievelkoties, samiernieciskās pozīcijas šo valstu grupā tikai pieņemsies spēkā. Par to liecina gan atsevišķi raksti rietumu presē, gan Ukrainas armijas komandiera Zalužņī novembra intervija žurnālā The Economist. Bažas par iespējamo vēlmi panākt Ukrainas piekāpšanos un pamieris uztrauc ļoti daudzus politikas un militāros ekspertus, kā arī šajā rakstā minētās pirmās grupas valstis un to sabiedrības. Tiek uzskatīts, ka ja Krievija netiks šajā karā militāri sakauta, tā pārgrupēsies un agrāk vai vēlāk uzsāks jaunu karu, kas šajā gadījumā jau tieši iesaistītu NATO dalību valstis. Un, diemžēl, izskatās, ka tas notiks drīzāk agrāk nekā vēlāk. Ukrainas-Krievijas karš ir iegājis ilglaicīgā fāzē, kur Ukrainas uzvara, ar kuru būtu jāsaprot Krievijas sakāve kaujas laukā, ir iespējama tikai tad, ja rietumu sabiedrotie pārved savu ekonomiku uz kara sliedēm, līdzīgi kā to jau ir izdarījusi agresorvalsts Krievija. Tāpat ir nepieciešams, ka rietumu sabiedrotie piegādā Ukrainai iespējami daudz ieroču, munīcijas un kaujas tehnikas, faktiski visu, kas tai ir vajadzīgs. Pašreizējā situācijā neizskatās, ka ASV administrācija būtu gatava to darīt iekšpolitisku un, iespējams, ārpolitisku apsvērumu dēļ. ASV tuvojas vēlēšanas, kuras izšķirs daudz ko ne tikai politiski sašķeltajā ASV sabiedrībā, bet arī Ukrainas kara iznākumā. Maskava to ļoti labi apzinās, tāpēc izdarīs visu, lai turpinātu karu vismaz līdz 2024. gada rudenim.
Arī Eiropā ir grūti atrast valstis, kuras būtu gatavas sniegt vēl lielāku atbalstu Ukrainai. Tam ir politiski un arī tīri praktiski iemesli. Politisko sadaļu novembra sākumā spilgti raksturoja Vācijas aizsardzības ministra Pistoriusa izteikums, ka Vācija joprojām nesūtīs tik ļoti vajadzīgās Taurus raķetes Ukrainai, jo nav pierādījumu, ka tas varētu mainīt kara gaitu. Lieki teikt, ka šis arguments neiztur nekādu kritiku, jo neviens neliedz rietumiem sniegt tādu atbalstu Ukrainai, kurš kopumā izmainītu kara gaitu. Objektīvi skatoties, Eiropas industrija joprojām nav pārorientēta uz tāda militārā ekipējuma ražošanu, kurš apmierinātu Ukrainas armijas un pašas Eiropas mūsdienu vajadzības. Piemēram, kā nesen Rīgas konferencē izteicās kāda Francijas pārstāve, viena artilērijas iekārta tiek saražota 17 mēnešos. Līdzīgi tas ir praktiski ar visu militāri rūpniecisko kompleksu, kurš Eiropas Savienības un NATO valstīs ir bijis atstāts novārtā kopš PSRS sabrukuma un Francisa Fukujamas sarakstītās grāmatas The End of History, kas pārāk naivi atainoja mūsdienu rietumu pasaules drošības situāciju, bet tika pieņemta kā patiesība. Pesimismu par Ukrainas kara iznākumu rada arī vairāki citi faktori. Piemēram, līdz šim nepieminētā trešā valstu grupa, kurā pašlaik var ietilpināt Ungāriju un kopš pēdējām parlamenta vēlēšanām arī Slovākiju. Abas valstis atklāti iestājas par sarunām ar Krieviju, netic Ukrainas iespējai uzvarēt šo pašaizsardzības karu un iebilst pret militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai. Ņemot vērā, ka abas ir Eiropas Savienības un NATO dalību valstis, šāda pozīcija grauj Eiropas Savienības un NATO vienotību. Latvijas gadījumā tas var papildus apdraudēt mūsu nacionālo drošību, jo Slovāku armijas kontingents ir NATO grupas sastāvā Latvijas teritorijā. Papildus augšminētajiem faktoriem situāciju ietekmē arī pēdējie ģeopolitiskie notikumi pasaulē. Kopš 7. oktobra ir sācies jauns karš tuvajos austrumos starp Izraēlu un Hamas teroristisko grupējumu. Šis karš ir licis ASV kā Izraēlas sabiedrotai uz tuvajiem austrumiem nosūtīt 2 aviobāzes kuģu grupas, kā arī stiprināt citus kontingentus tuvo austrumu reģionā, jo sastopas ar papildus militārajiem uzbrukumiem no Sīrijas un Jemenas. Pastāv iespēja šim tuvo austrumu karam eskalēties plašākā konfliktā, ja Hamas palīgā dosies Libānā esošais teroristiskais Hezbollah grupējums vai pat Irāna. Tas vēl vairāk novērsīs rietumvalstu uzmanību no Krievijas Ukrainas kara, tādējādi veicinot Krievijai labvēlīgu situācijas attīstību. Ir pamats apgalvot, ka Hamas teroristiskais uzbrukums Izrēlai 7. oktobrī nenotika bez Krievijas un Irānas ziņas un iepriekš sniegta atbalsta. Tāpat jāatgādina, ka tuvo austrumu karš ir vēl vairāk sašķēlis rietumu sabiedrību, kurā ir spēcīgas musulmaņu imigrantu kopienas. Pēdējās, kopā ar kreisi orientētām politiskām un sabiedriskām kustībām, bieži nostājas Hamas pusē paužot antisemītisku noskaņojumu. Šāda notikuma attīstība palīdz Krievijai turpināt agresiju pret Ukrainu, vienlaikus vājinot un šķeļot rietumvalstu sabiedrības. NATO iekšienē Hamas atbalstošu pozīciju pauž arī Turcijas vadība. Papildus Ukrainas Krievijas karam un tuvo austrumu karam, pastāvīga spriedze ir novērojama arī Klusā okeāna reģionā, kur saduras Ķīnas un ASV intereses. Arvien biežāk ir novērojams gan Ķīnas, gan ASV un tās sabiedroto militārās mācības Taivānas tuvumā. Ja šajā reģionā izceltos kāds militārs konflikts, tas atstātu negatīvu iespaidu uz Eiropas kontinenta drošību, jo ir pamats domāt, ka Krievija to nekavētos izmantot savas ietekmes palielināšanai, nekautrējoties pielietot militāru spēku. Lai arī 3 paralēlu karu esamība pašreiz nav ļoti ticama, to nevar izslēgt jau tuvākajā nākotnē. Jebkurā gadījumā, tāda kara varbūtība, kurā var tikt ierauta arī Eiropa, ir būtiski pieaugusi kopš 2022. gada februāra. Vienlaikus ir pieaugusi Rietumeiropas sabiedriskā un politiskā sašķeltība. Daudzas sabiedrības Eiropā ir iekšējo konfliktu pārņemtas, ko ir veicinājusi nekontrolēta migrācija, kultūrkari, mantiskā noslāņošanās, polarizācija, kā arī sociālo un tehnoloģisko revolūciju negatīvie blakus efekti. Pēdējās desmitgadēs Eiropas starptautiskā ietekme un ekonomiskā konkurētspēja pasaulē ir mazinājusies. Militāri Eiropa pēdējās desmitgadēs ir atbruņojusies. Tās militārā industrija un spēju ģenerēšana ir bijusi atstāta novārtā tik ļoti, ka Eiropas valstu militārais īpatsvars NATO ir būtiski samazinājies, faktiski atstājot militāro spēju jautājumu ASV pārziņā. Vienlaikus arī ASV politikā ir vērojama sabiedrības polarizācija un iekšējā sašķeltība, kārtējo reizi šīs valsts vēsturē pieaugot prasībai pēc izolacionisma. Laimīgā kārtā patreizējā ASV administrācija šīm tendencēm sekmīgi pretojas, bet cik ilgi?
Tas nozīmē, ka Eiropai ir jābūt spējīgai sevi sekmīgi aizstāvēt pat gadījumā, ja politiskās konjunktūras izmaiņu rezultātā Vašingtona vismaz uz laiku nav ieinteresēta sniegt pietiekamu ieguldījumu Eiropas drošībā. Kopumā Eiropas ekonomiskais potenciāls ir nesalīdzināmi lielāks nekā tās tuvākajam draudam – Krievijai. Tomēr, ja šis ekonomiskais potenciāls netiek izmantots, lai veicinātu valstu kaujasspējas un sabiedrība ir zaudējusi vēlmi un prasmes sevi militāri aizstāvēt, tas mudina potenciālo agresoru izmantot šīs vājības savu interešu sasniegšanai. Analizējot Krievijas politisko un militāro uzvedību, ir skaidrs, ka tā nebaidās izmantot militāru spēku savu ģeopolitisko mērķu sasniegšanai. Pateicoties Ukrainas karam, Krievija ir pārveidojusi savu ekonomiku kara vajadzībām. Masveida cilvēku upurēšana savu militāro interešu labā ir pieņemama gan Krievijas vadībai, gan tās sabiedrībai, kura ar agresīvas propagandas palīdzību desmitgadēm ir pretnostatīta rietumu kultūrai un vērtībām. Ja Krievija netiks sakauta Ukrainas karā, tad tas ir tikai laika jautājums, lai pie labvēlīgas situācijas Krievija uzsāktu jaunu karu. Pie tam izskatās, ka šāda labvēlīga situācija turpina nobriest. Daudzas analītiķu prognozes līdz šim nav piepildījušās. Ne agrāk par ātru Krievijas uzvaru, ne tagad par ātru tās sakāvi un sabrukšanu. Pat laban kara darbība Ukrainā iestrēgusi fāzē, kura bez papildus ieročiem un aprīkojumu varētu ieilgt. Arī pati Krievija ieslīgusi pašpietiekamā stagnācijā, stāvoklī, kurā tā var atrasties ilgi. Atcerēsimies kaut vai Ziemeļkoreju vai Kubu. Krievijas iedzīvotāju tolerance pret sliktiem dzīves apstākļiem šķiet gandrīz neizsmeļama, to agresīvas propagandas uzkurinātais naids pret rietumiem gandrīz neierobežots. Tāds stāvoklis un bezgalīga pretstāvēšana var turpināties ilgi. Diemžēl, kā liecina pieredze, pat visaugstāko rietumu militāro tehnoloģiju un labi sagatavota karaspēka klātbūtne nebūtu automātiski nenodrošina tūlītēju uzvaru un ilgstošu mieru. Padomāsim, ko mēs varam mācīties no Afganistānas, Irākas, tagad arī Gazas. Starp citām lietām arī to, ka kara darbība, kad tā reiz sākusies, nav vairs tik viegli apturama. Miers ir ļoti trausls un saudzējams stāvoklis, kurš ir ļoti grūti atjaunojams, kad jau sākušies bruņoti konflikti. Jebkuri līdzekļi, jebkuras pūles, kas ieguldītas kara novēršanā, būs daudzkārt mazākas par tām pūlēm un līdzekļiem, kas nepieciešami kara apturēšanai un seku labošanai pēc tam. Ja tu gribi mieru, gatavojies karam, šodien skan tik aktuāli kā vēl nekad. Ilgstoša pretstāvēšana Ukrainā no Krievu puses tiks pasniegta un viņu sabiedrības uztverta gandrīz kā uzvara. Tā noteikti iedrošinās nākamajām avantūrām, kas var būt valdošajam režīmam arī praktiski nepieciešamas spriedzes un kara laika retorikas uzturēšanai. Nevelti kā diversija, kā uzmanības novēršanai domāts manevrs, pat laban no Krievu puses tiek sekmīgi izmantots un kurināts konflikts tuvajos austrumos. Bažas rada arī pieaugošā militārā spriedze, kas saistās ar Ķīnu. Nav grūti iedomāties virzienus, kuros Krievijas politiskais un militārais avantūrisms izpaudīsies nākamais. Polija tam nopietni gatavojas. Zviedrija un Somija jau ilgstoši ir ļoti nopietni sagatavojušās. Tās ar plikām rokām sen vairs nav ņemamas, bet tik un tā abas pat laban stājas arī NATO. Šveice militārā un ekonomiskā ziņā vienmēr ir bijusi gatava sevi aizsargāt. Militārais dienests un regulāras militārās mācības tur ir lielā cieņā. Tas viss tiek darīts papildus drošībai un kara novēršanai. Šīs valstis saprot, kas ir likts uz spēles. Vai mēs nopietni gatavojamies tuvākajā laikā paredzamajiem drošības apdraudējumiem? Vai mēs nopietni gatavojamies gaidāmajam karam, kurš nenovēršami tuvojas? Ņemot vērā pēdējā laikā vērojamo militāro un sociālo konfliktu eskalāciju pasaulē, arvien pieaugošo ekonomisko nesabalansētību, kam vēl tikai pievienosies klimata izmaiņu radītie satricinājumi, uzskatīt, ka mēs arī turpmāk dzīvosim tik mierīgi un droši kā līdz šim, būtu nepiedodams optimisms. Tikai ļoti intensīvi un nopietni gatavojoties savas valsts aizsardzībai mums rodas kaut nelielas izredzes no gaidāmā kara izvairīties. Vai mēs to saprotam? Pirms kāda laika mēģinājām ieinteresēt valsts augstākās amatpersonas nospraust strateģiskos mērķus valsts tālākai attīstībai. Atsaucība un ieinteresētība no amatpersonām varēja būt lielāka. Tagad priekšplānā skaidri izvirzās viens nekavējoties prioritizējams strateģiskais mērķis – būt gataviem valsts aizsardzībai gaidāmā reālā kara apstākļos, kā arī būt iespējami pašpietiekamiem un pielāgotiem savas tautsaimniecības sekmīgai darbībai arī globālas krīzes apstākļos. Pat ja sekmīgi izvairīsimies no kara,
šāda tautsaimniecības gatavība paļauties vairāk uz sevi, savu kapitālu un uzņēmumiem lieti noderēs kaut vai gaidāmās klimata krīzes izraisīto seku dēļ. Pasaule bez nopietniem satricinājumiem vairs ilgi var nebūt tik mierīga un draudzīga, kāda tā ir pat laban. Un šādām nebūt ne tikai teorētiskām iespējām, ir labi būt sagatavotiem un stipriem, ar savu vietējo labi nostādītu tautsaimniecību un valsts militāro aizsardzību. Ko šajā situācijā varam darīt un kas būtu jādara? Atbildes būtu sadalāmas divās daļās, proti ārpolitiskās aktivitātes un iekšpolitika. Ārpolitiski būtu izdalāma globālā, transatlantiskā, eiropeiskā un reģionālā politika. Globāli Latvijas valdībai ir jādara viss, lai veicinātu Latvijas un Rietumu pasaules svara, ietekmes un reputācijas pieaugumu Āzijas, Āfrikas un Latīņamerikas valstu un to sabiedrību vidū. Tas sevī ietver politikas, kultūras un ekonomikas mehānismus. Rietumiem ir jāveido savas attiecības ar citu kontinentu valstīm, ņemot vērā šo valstu nacionālās īpatnības. Būtu jāatsakās no koloniālajam laikam piemītošās kultūras augstprātības, pieņemot, ka šīs valstis kādreiz kļūs politiski un kulturāli līdzvērtīgas Eiropai. Ir jāaptur Eiropas nozīmes mazināšanās globālā pasaulē. Transatlantiskajās attiecībās ir jāpieliek visas pūles, lai saglabātu ASV iesaisti, ieinteresētību un klātbūtni Eiropas politikā. Alternatīva, diemžēl, ir tālāka rietumu globālā vājināšanās un Eiropas politiskā un ekonomiskā marginalizācija, nespējot konkurēt ne ar Āzijas, ne arī ar ASV ekonomiku, tehnoloģijām un militārajām spējām. Jāuzsver, ka no transatlantiskās integrācijas pastiprināšanās ieguvēji būs abās Atlantijas pusēs. Eiropas kontinentā vislielākās pūles ir jāpieliek nostiprinot Eiropas Savienības valstu ekonomisko un militāro izaugsmi un sadarbību. Tas, protams, nenozīmē automātiski iestāties par Eiropas Savienības federalizāciju un atteikšanos no nacionālās politikas, piemēram, tādos jautājumos kā drošība, militārās spējas vai migrācija. Eiropas Savienības institūciju ietekmes nostiprināšana atbalstāma tikai tajos gadījumos, kur globālās konkurences apstākļos tas nes nepārprotamu labumu gan Latvijai, kā nacionālai valstī, gan Eiropai kopumā. Ekonomiskās konkurētspējas un drošības stiprināšanai ir piešķirama prioritāra nozīme tuvākajā desmitgadē. Reģionālā politika, mūsuprāt, var spēlēt izšķirošu lomu Latvijas drošībai tuvākajā dekādē. Valstis ekonomiski bieži visvairāk sadarbojas tieši ar ģeogrāfiski tuvākajām valstīm, un drošības jautājumos arī ir iespēja visātrāk saņemt gan palīdzību, gan izpratni tieši no tuvāk esošajām kaimiņu valstīm. Pēc iestāšanās NATO Latvijas kaimiņi Zviedrija un Somija ir noņēmušas pēdējo šķērsli mūsu militārai un drošības sadarbībai. Šo valstu dalība transatlantiskajā aliansē dod visai Baltijai tik nepieciešamo stratēģisko dziļumu. Arī militārās spējas abām jaunajām dalībvalstīm ir ievērojamas. Zviedrijā un sevišķi Somijā ir attīstīta sabiedrības noturība, apņemšanās valsti aizstāvēt, ievērojams bruņoto spēku spējas un relatīvi attīstīta militārā industrija. Nopietna attieksme pret drošības jautājumiem ir vērojama arī Polijā, kur tiek attīstītas militārās spējas un nacionālā militārā industrija. Polija ir starp atslēgas valstīm reģiona drošībai, gadījumā, ja Baltijas reģionā notiek Krievijas iebrukums. Baltijas jūras reģiona valstu vidū jāturpina mēģinājumi aktivizēt militārās industrijas un drošības sadarbību arī ar Vāciju, jo tā ir ne tikai ģeogrāfiski tuva Latvijai, bet ir arī ekonomiski vislielākā Eiropas valsts. Protams, Vācijas politisko aprindu vēlme ņemt vērā Baltijas drošības intereses, kā arī pašai reāli īstenot Zeitenvende un atteikties no ilūzijām par sadarbību ar Krieviju ir bijusi ar mainīgām sekmēm. Tomēr darbs ar Vāciju ir jāturpina. Ārpus reģiona Ukrainas karš ir pierādījis, ka nepieciešams stiprināt attiecības ar izlēmīgām valstīm. Ar tādām var saprast apvienoto karalisti un ASV. Ārpus reģiona atrodas arī pašlaik karojošā Ukraina, kura pēc kara beigām būs viena no stiprākām Eiropas valstīm, gatava iestāties par savu un sabiedroto drošību. Ir jāveicina ekonomiskā un militārā sadarbība ar Ukrainu, vienlaikus veicinot Ukrainas iespējami ātru iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO. Vērojot mūsdienu starptautisko situāciju, dilstošo rietumu ietekmi pasaulē, pieaugošo drošības izaicinājumu skaitu, ilglaicīgās diskusijas par palīdzības sniegšanu Ukrainai, kā arī grūtās diskusijas NATO iekšienē par lielāku militāro klātbūtni Latvijā, ir pilnīgi skaidrs, ka lielā mērā slīcēju glābšana ir pašu slīcēju rokās. Ja vēlamies nodrošināties pret iespējamo Krievijas iebrukumu, ir jāizdara viss, lai Latvijas militārās spējas, militārā industrija, apgāde, rezerves,
kā arī sabiedrības gatavība un psiholoģiskā noturība būtu maksimāli augstā līmenī. Tas ir galvenais uzdevums, kuru jāveic nacionālajā līmenī, lai atturētu Krieviju no uzbrukuma Latvijai. Protams, ka Latvija nespēs vienatnē izturēt ilglaicīgu karu ar Krieviju, bet izdarot visus mājas darbus pareizi, pastāv ļoti liela iespēja, ka šādu uzbrukumu Krievija vērtēs kā neatbilstošu iespējamiem ieguvumiem. Bez tam tas dos laiku iedarbināt visus starptautiskos mehānismus, lai mobilizētu atbilstošu sabiedroto atbalstu. Šeit nonākam līdz galvenajam jautājumam. Kas būtu jādara drošības jautājumos nacionālajā līmenī? Eksperti pamatoti atgādina, ka pat Ukrainas uzvaras gadījumā Krievija joprojām būs draudz Latvijas neatkarībai. Ir labi, ka Latvija ir uzsvērusi drošību kā galveno valdības prioritāti, stiprinot nacionālos bruņotos spēkus un strādājot pie visaptvarošas valsts aizsardzības sistēmas. Tomēr netuvu nedrīkstam apstāties pie līdz šim sasniegtā. Jāturpina palielināt aizsardzības budžets. Nekādi tēriņi nebūs par lielu, lai sekmētu mieru. Budžetam ir jāatbilst mūsu nepieciešamībai pēc nopietnām militārām spējām. Kādām? Sauszemes spēku ugunsjaudas palielināšana, reaktīvo artilēriju ieskaitot. Pretgaisa aizsardzība, ieskaitot Patriot tipa, tālās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas. Pretkuģu jūras raķetes. Investīcijas speciālo uzdevumu vienībās, attīstot to spējas. Gaisa, zemes, jūras dronu attīstība, elektroniskās karadarbības spējas, spēja novērst dronu uzbrukumus, kiberaizsardzība. Lai šo un citas spējas attīstītu, ir vajadzīgi kvalificēti cilvēkresursi, kā arī nopietna nacionālā militārā industrija. Tas nozīmē, ka jāaudzē obligātā iesaukumā esošo skaits, jāpilnveido valsts aizsardzības mācība, kas ieinteresē un sagatavo tehnoloģiski zinošus un patriotiskus cilvēkus. Šeit ir bezgalīgā cīņa ar izglītības ministriju. Jāveicina rezerves apmācība, iesaiste zemesardzē, bet galvenais uzsvars jāliek uz valsts aizsardzībai un militārām spējām vajadzīgo izglītību. Militārās industrijas laukā jābūt nacionālam pasūtījumam un nacionālai spējai maksimāli nodrošināt sevi ar tik daudz, cik iespējams tuvākajos 10 gados, kas ir kritiski, kā arī atbilstošām loģistikas spējām. Uz sabiedroto piegādēm vien pilnībā paļauties nevarēsim, jo pat ja būs politiskā griba, nebūs iespēju. Rietumvalstu militārā industrija pat labāk nav spējīga apgādāt sevi ar visu nepieciešamo pat miera laikā, kur nu vēl kara apstākļos. Saimnieciski, vai nebūtu pienācis laiks nopietni attīstīt pašiem savu ražošanu? Ir labi atbalstīt ārvalstu investīcijas, bet vai nebūtu pienācis laiks cienīt un rūpēties pašiem par saviem vietējā kapitāla uzņēmumiem? Pie tam darīt to vismaz tikpat aktīvi, kā valsts rūpējas par ārvalstniekiem. Ir labi, ka pastāv tāda ārvalstu investoru padome Latvijā, kurai ir tiesības īpaši un ekskluzīvi tikties ar valdību un apspriest visus tai aktuālos jautājumus, pie tam darīt to regulāri. Bet būtu labi, ja arī vietējā, nacionālā kapitāla uzņēmumiem būtu līdzīga iespēja tikt cienītiem un uzklausītiem no valdības. Citādi brīžiem šķiet, ka vietējais uzņēmējs un viņa ieguldītais kapitāls atstāts tādā kā pabērnu lomā. Tad nu nebrīnīsimies, ka ārzemnieki pamazām pārņem nozari pēc nozares. Mums nepieciešams sava ražošana, savas augsto tehnoloģiju spējas, sava izglītotu cilvēku bāze. Arī sava militārā ražošana. Pastiprināti jātīsta dronu industrija. Nākotnes karš visticamāk būs dronu karš, kur tehnoloģijas cīnīsies savā starpā un uzvarēs tas, kuram būs labākas modernās tehnoloģijas. Pie tam šķiet, ka uzsvars pārbīdīsies no ieroču jaudas uz intelektu. Dronu, intelektu un informācijas tehnoloģiju pasaulē mēs varam ļoti sekmīgi konkurēt, ja vien tam nopietni pievēršamies. Jāattīst arī militārā autobūve, informācijas tehnoloģijas, pārtikas apgāde un loģistika. Un jāstiprina savas valsts aizsardzība, protams. Kritiskā situācijā varēsim droši paļauties tikai paši uz sevi. Bez tam ražošanas attīstība un lielāka pašpietiekamība noteikti nenāks par sliktu, arī miera laikos.